ļoti gribētos iestāties par sabiedriskajiem mēdījiem, kas šobrīd tiešām tiek sisti no visām pusēm, gan cilvēcīgi, teiksim tā, pieklājīgā sabiedrībā nepieņemamiem veidiem un arī politiski, par ko mēs arī nereti pārliecinamies šajās politiskajās diskusijās, ko nāks dzirdēt it visā Latvijā. Par šobrīd apspriežamo tematu. Jāsaka tā, es ļoti atbildīgi piegāju šim jūsu uzaicinājumam, aptaujāju arī mūsu biedrus un vēl centos 2 nedēļu laikā aptaujāt gan krieviski runājušos, gan žurnālistus, gan mēdījos strādājušos, gan vienkārši cilvēkus veikalā. Un vēl šur tur jautājot par šo te krievu valodu, ko darīt? Ko darīt? Kopā ir 52 aptaujātie. Ļoti simptomātiski un slikti, manuprāt, ir tas, ka 12 cilvēki no šiem atteicās atbildēt tieši tādēļ, ka viņiem ir bail. Tātad mums reāli jau darbojas tāds pašregulācijas mehānisms, pašcenzūra. Viņiem ir bail uz šo jautājumu atbildēt. Tieši tāpēc, ka zinu, ka es pārstāvu mēdīju, baidās, un tie nav krieviski runājušie tikai, tie arī latviski runājušie cilvēki, arī mēdīju cilvēki, kam ir bail uz šo jautājumu atbildēt. Tas ir daudz, šis procents ir liels. Otrs, protams, liela daļa cilvēku tā arī saka, jā, mums, protams, ka pēdējais laiks ir pārtraukt krievu valodā raidīšanu, runāšanu, to pašu, ko mēs šeit dzirdējām. 30 gadus, cik te var samācījušies, tie, kas nav samācījušies, pašvainīgi. Lai sēž savā tumsībā, klausās savu Putina telegramu kanālos, un gan jau mēs ar viņiem tiksim galā tāds. Bet kopīgi jāsaka, ka lielties šajā te retorikā varēja dzirdēt tādus revanšistiskus, man jāatzīst, tiešām tādu revanšistiska attieksme, un līdz ar to bija pilnīgi pārliecība, ka šādā veidā mēs, ja tiešām gribam dzīvot mierā savās mājās, un ja domājam šobrīd, dzīvojam kara apstākļos, tad ir ārkārtīgi uzmanīgi jāskatās uz visiem lēmumiem, kas šobrīd attiecas uz sabiedrisko mēdīju, tā teikt, spēju aizsniegt pēc iespējas vairāk mūsu ne tikai iedzīvotājus, bet galvenokārt pilsoņus, jo liela daļa no šiem cilvēkiem ir arī mūsu valsts pilsoņi, un mums par viņiem noteikti ir jādomā. Un tad absolūtais vairākums no maniem aptaujātiem patīk mums vai nepatīk. Jāsaka tā, man ir kā manai vecmāmiņai kādreiz jāsaka vai mammai, kuru paklausās, visiem taisnība. Un arī no šiem te runātājiem bija tieši tāda pati sajūta, ka katrs jau kaut ko pasaka. Jā, tieši tā kā mēs sabiedrībā esam, tā arī ir. Ko klausies, tam taisnība. Bet jautājumu manas aptaujātie, tātad 22, bija par to, ka tieši nacionāli šeit sabiedriskajos mēdījos obligāti ir atstājums saturs krievu valodā. Un to teica, ka tie cilvēki, kas uzskata, ka visur citur jāklapē ciet, cik vien var. Nekādus telegramu kanālus jāuzliek kaut kādi slāpētāji, lai neko nedzird, lai neko neredz, bet sabiedriskos mēdījos lūk šo tiltu valsts sarunai, sabiedrības sarunai ar saviem pilsoņiem, kas nesaprot pietiekami labi. Es nerunāju par to, ka nesaprot latviski, bet nesaprot pietiekami labi latviski. Ka viņiem tomēr šis te kanāls un tieši kara apstākļos, tieši tāpēc, ka šobrīd ir nedroši pasaulē, obligāti ir jāatstāj. Tieši tāpēc, lai mēs justos droši. Jo, ja tā nav, ja mēs pazaudējam šo krievisko saturu, tad ir tie jautājumi, pat tie cilvēki, kas teica, jā, labi, klapējam ciet, bet tad mums ir jāizdomā, ko mēs darīsim. Ko mēs darīsim, ja mēs krievu valodu izslēdzam? Tiem, kas šos kanālus lieto, kas tiešām salīdzina. Mums bija tas piemērs liekas, ka no Delfa viena no redaktora sievastēvs, viņš skatoties Putinu, viņam tas Solovjovs ir galvenais, bet viņš visu laiku pārbauda Latvijas sabiedriskos mēdījos, vai tā ir taisnība vai nē. Vai viņam vairs būs šī iespēja pārbaudīt Putina runāt to, ja mēs tādu te kanālu nebūs. Ko mēs darīsim, ka valsts neaizsniedz ievērojumu daļu savu pilsoņu vispār neaizsniegs tieši kara apstākļos? Es ticu, ka TVNets un Delfi kaut ko tur noteikti aizsniegs un būs, bet esmu pilnīgi pārliecināta, ka viņi visi aizpeldēs uz telegramu kanāliem, scrollēs tālāk un vairs nelietos kritiski, tā teikt, ar kritisko domāšanu apveltītos mēdījus vispār. Un pievienosies tiktokeru paaudzei. Vai tas veicinās lojalitāti pret valsti, šis lēmums, uz ko mums obligāti ir jāatbild? Vai šis lēmums veicina lojālu pilsoņu tādu pieaugumu valstī, lojalitāti,
drošību. Nu, un tad noteikti, un vēl viens no punktiem, 4. ka mums jādomā par šiem te jauniem pilsoņiem, tā teikt, gan ar Ukrainas bēgļiem, gan Baltkrievijas bēgļiem, kāda mums ir daudz arī Krievijas bēgļiem. Jaunie pilsoņi ārkārtīgi grib sekot tam, kas notiek tieši valstī, un lai mums nav valsts mēdījis, bet paldies Dievam sabiedriskais mēdījis, tad kur viņiem ir tas kanāls, kur viņi tiešām redz visu šo kopājumu. Un man pazīstamie bēgļi, visi kā viens saka, ka viņš šo savu tātad uzticamākais kanāls, uz ko viņi skatās, lai saprastu, kas šeit, par ko tad ir raidījums, vai mēs visi skatāmies vienu raidījumu, lai saprastu, kas šajā valstī notiek, viņi lieto tomēr sabiedriskos mēdījus.